Un dārdošiem aplausiem mēs sveicam pirmo dižo stāstnieku šajā sesijā, Rolandu Nufrievu no Dricānu vidusskolas 7. klases. Dricāniešiem kādi ir kaimiņi, vai... Ja, tad tas uz jūsu atbildību pēc tam atskaita. Bunkas kultūras nama folkloras kopas Traistēna dalībnieks Emīls Brenfelds, dižais stāstnieks. Bērnu un jauniešu centra Rīgas skolēnu pils folkloras kopa Kokle, Lauma Margrieta Kambalu, dižā stāstniece. Viļānu mūzikas mākslas skola 7. klase, Kaspars Desainis, lielais stāstnieks. Apsveicu tevi, Kaspar. 71. vidusskola Rīga, folkloras kopa Petruška un Ko, Anastasija Korotājeva, lielā stāstniece. Zeimuļs, Rēzekne, folkloras kopa Vīteri, Elizabete Macāne, lielā stāstniece. Viļānu vidusskola 7. klase, Evelīna Matīsa, lielā stāstniece. Te es miekšu ar aci Andrejam. Viņš zinās, kāpēc. Valmieras 5. vidusskolas 7. klases skolniece Elīza Puņeiko. Mums žūrijas komisijas locekļiem bija iespēja izvēlēties spēcbalvas. Un es teicu, ka es tev pasniegšu šādu spēcbalvu par vienu lietu. Tev ir brīnišķīga dikcija, tev ir brīnišķīga balss, tev ir dzīves stāstījums. Bet nu vilciens nav tik ātri, lai tās teiktos. Un ja tu tā neskries uz to vilcienu, es domāju, ka tik līdz ķēnienē kaut kā. Paldies. Vēncpils valsts 1. ģimnāzija, 7. klase, Viktors Puzirevskis, dižais stāstnieks. Ikšķils vidusskola, 7. klase, Leila Rudovica, dižā stāstniece. Madonas bērnu un jauniešu centrs, Marta Strasdiņa, dižā stāstniece. Madonas bērnu un jauniešu centrs, Elizabete Vucāne, lielā stāstniece. Zeimuļs, folkloras kopa Vīteri, Rēzekne, Evelīna Vasile, dižā stāstniece. Krāslavas ģimnāzija, 8. klases skolnieks, Kristiāns Dzauks, dižais stāstnieks. Ezers pamatskola, folkloras kopa Kamolītis, Elizabete Fundure, dižā stāstniece. Lielvārds pamatskola, folkloras kopa Avotiņš,
Katrīna Leščinska, Dižā stāstniece. Ezeres pamatskola, folkloras kopa Kamolītis, Elza Ozola, Dižā stāstniece. Viļāna vidusskola, 8. klase, Kristiāna Pecka, Dižā stāstniece. Viļāna vidusskola, arī 8. klase, Arnita Tuče, Lielā stāstniece. Ezeres pamatskola, folkloras kopa Kamolītis, Loreta Sedliņa, Lielā stāstniece. Tad turpinām, tas nav viss, tā bija tikai puscīca vēl. Vispirms, 2 lietas, ko es gribētu pateikt. Tad, kad es devos šodien uz konkursu un zināju, ka man te žūrija un te pirmajā rindā būs jāsēž, man bija ļoti, ļoti pamatotas bažas. Jo vakar bija Salskos novada viens pasākums, viņš beidzās 1 naktī. Un man ir bijis vienu gadu, tad, kad tu priekšā klausies jau kaut kādu 4. reizi vienu un to pašu stāstu vai anekdoti, ja tev vai pasaku anekdoti, ja? Un tad tu lēnām tur tā... Jā. Jūsu stāsti bija tik interesanti, jūsu stāstīšanas kvalitāte bija tik laba, ka man vienu brīdi manas bažas, tā teikt, neļāvās piepildīties. Paldies par to. Tas vien. Varēties tas objektīvs rādītājs, jā, jo snaudienu tu nepiemānīsi. To jūs labi zināt, man droši vien pedagogi vecāki zina no garlaicīgām konferencēm visu kā tam līdzīgi. Otra lieta. Paldies visiem, kas turēja godā savu novadu identitāti, kas runāja savās novadu izloksnēs. Diemžēl mums kaut kur ir pazuduši suiti, mums ir kaut kur pazuduši tāmnieki, mums kaut kur pazuduši latgaļi izskatās, ka turas paļģis jūsim. Tā ir turēts. Bet es aicinu tiešām tā teikt, turēt godā tas savu dzimtās puses identitāti. Tas tieši tāpatās, kā dziesmu svētkos mēs katrs ejam savu novada tautstarpā un ejam džinsos, ja? Un tas tieši tāpatās, ja mēs runājam par valodu, par valodas kultūru, par valodas daudzveidību, par valodas bagātību, par mūsu identitāti, tad tā mūsu izloksne jau ir tas mūsu novada tautstarps. Tikai tajā savā nemateriālā izpausmē. Labi, nekavējuši ilgāk. Jāsāk dalīt diplomi. Saldus pamatskola, 9. klases skolniece Lāsma Liepa, Lielā stāstniece. Burtnieku Ausakļu pamatskolas 9. klases skolniece Keita Simona Mieze, Lielā stāstniece. Rekat, ka ir bildēji, skaties un tur ir šitā, ja? To starp citu, ja jūs kāds fotografēja vai no skolotājiem, vai tas atcerieties vienkārši, ka, ja jūs nostājaties, es to katru gadu gandrīz atkārtoju, ja jūs nostājaties pret publiku dibengalu, ja, tad fotografija dibengals vien arī būs, ja. Tā kā, tā teikt, un parādiet, ko jūs sadabūši, ja. Ja jūs uz bildēšanu. Tā, Valkas Jāņa Cimdas ģimnāzijas 9. klases skolnieks Hārijs Kristiāns Plūme, Lielais stāstnieks. Un es arī izmantoju iespēju žūrijas spēcbalvu dot tieši Hārdijam, jo tas gadījums par 1,5 litru dīzeļu motoru, 2,5 vēl jo labāk. Tas bija tik negaidīti un skaisti, ka es to nevarēju aizmirst. Paldies tev un gaidām pēc nākošais.
Klases stultumu tikai lielos stāstniekus. Visus stāstniekus pat sev atlasīs. Nē, ir dižais, arī dižais kādu atstājis. Es, jā. Labi. Zentes Mauriņas Grobiņas vidusskola 12. klases skolniece Tīna Evelīna Virbule. Dižā stāstniece. Un prieks redzēt Gaigalovas pamatskola, folkloras kūpa Purineņš, Elīna Poča, Dižos tos teica. Rīgas 34. vidusskola 11. klases skolniece Jūlija Gordīnska, lielā stāstniece. Jā, labi. Viļona vidusskola 11. klases skolnieks Artis Zvīdreņš un Dižais Stostīgs. Liepājas bērnu jaunas centra folkloras kopa Ķocis. Kur tā mums varētu būt tagad? Katrīna Pilaka un Dižā stāstniece. Un Zentes Mauriņas Grobiņas vidusskola Roberts Indriekus, 2. pakāpe un lielais stāstnieks. Ļaviņu vidusskola 12. klases skolniece Kata Kondrāte, lielā stāstniece. Viļonīši atkal tikuši. Evelīna Matīsa, lielos tos teica. Divi palikuši uz izsoli, laižam vai kā. Kur mums palikuši bez diplomiem? Tā, labi. Kam nu ir uzrakstīts, tam arī tiks, jā, nekāda izsoli nebūs. Rīgas 34. vidusskolas 12. klases skolniece Anna Krivoja, Dižā stāstniece. Nu, un pēdējais vislabākais, jā, desētas ir pašās beigās. Un tā kā soku runāt latgaļiski, tad laikam būs kādam latgaļis, jā. Dricāna vidusskola 12. klases skolniece Evija Drebejnīka, Dižo stāstniece. Aplausi visiem. Laimīgu māju ceļu. Jā. Un tiekamies. Paldies. Anekdošu Virbulī. Vēlreiz milzīgi paldies Jūrijai.